Nu, čau, mana mīļā mugursoma! Šoreiz es paņemšu tevi līdzi kaut kur uz Eiropas kalniem, un mēs tos skatīsim ne tikai braucot pa ceļiem, bet arī no upēm, un baudīsim ielejas, staigājot pa šaubīgiem, šūpojošiem tiltiņiem, un dažreiz arī sēžot pilskalnu virsotnēs. Uzmini, nu, kur mēs būsim? Tā, un ko čau, labrīt? 30. maijs. Un es iešu kārtējā rīta pastaigā. Tā, te ir mūsu vīndarītavas veikals. Te ir numur 29 ir viesnīcas, te mums mocīši ir. Un ir tā, kad Inga bija dzirdējusi, ka lietas sākās vakarā. Vakarā, tagad no rīta. Un gribējusi apklāt močus. Bet viņa neiedomājās, ka es biju atstājusi navigāciju. Un šito te kontaktveidīgo, tas viss ir slapšs. Un tā, navigācija arī salīja, bet no es augšā ieslēdzu, viņa darbojās, tā kā cerams arī viss būs kārtībā. Un es provēšu aiziet līdz upes malai, jo mākslīgais intelekts bija pateicis, ka tur varot arī peldēt. Kurien es iešu? Kaut kur šitā. Ir 750 metri. Tā, lūk. Svaigs rīts. Ieraudzējusi, te tuvojos upei. Tās mājiņas tāds sanlaicīgākas. Reku 1701. gads. Un te arī tāda kā baznīciņa. Bet tā ceļš laikam arī izbeidzās. No šitās puses nevarēja noiet lejā. Tāds sajūta, ka es ieju privātā teritorijā. Bet, gan jau, ka neviens nedzīs mani ārā. Tur kaut kāds kāpnes ir. Kravas kuģīts aizbrauc. Te ir saulošanās krāsa. Mēs varētu iziet pa šiem kāpnēm. Tā. Jā. Kāds jau vingro, un kāds skaists skats uz tām senatnīgajām ēkām. Un te gandrīz arī varētu pakmeni iebrist, peldēt. Tad lauku klusumu pārtrauc traktora darbības troksnis. Un šajā vietā otrā pusē nav ceļš. Tīri tie kalni, tāda daba, tāds klusums. Tā es parādīšu tur vien šausmīgi skaisti, tāds tik senatnīga mājiņa. Mazie lodziņi, tāds tā kā ansīši un grietiņas, roze gar sienu, tik mīlīgi.
Kāds interesants stūris mājai. Arī, kas tas tāds ir? Tas ir kaut kādi vulkāniskie ieži. Tas materiāls. Tā, vēlreiz labrīt. Tātad šodien plānā mums ir kas? Kas mums ir plānā? Kas mums plānā ir? Inga beidz. Tas jau būs pēc tam. Bet plānā mums jāizbraukt līdz Trīrei, nomest mocīšus kaut kuru, iespējams pie Porta Nigra. Tur, kur mēs arī 3 gadus atpakaļ bijām. Un plāniņā ir paņemt ekskursiju autobusiņu hop on, hop off, kur var izkāpt. Un tas internetā apskatījāmies maksā 20 eiro. Un pie Porta Nigra tur ir arī tikšanās punkts un turisma informācijas centrs visticamāk. Tā kā braucam. Šodien Trīre. Uzlika navigāciju. Telefonu neuzliku, gan jau kā aizvedīs, iepersimies kaut kur ceļu remontos, tad brauksim pēc zīmēm. Tā, laiks ir tāds apmācies. Pagaidām gan neredz galīgi melnas mākoņus. Varbūt izpruksim, bet lietas stērpi ir. Kastēs mums ir līdzi. Tāda maza interesanta mašīnīta, ne? Saka, tāda maza interesanta mašīnīta tāda. Go Life. Elektriskā kaut kāda. Tuvojamies. Trīrei tuvojamies, palikuši 4,5 kilometri. Tad interesanti atkal kalniņi, tādi interesanti, sarkani, stāvas, klintītes. Tā, protams, nokavēju iebraukšanu Trīrē. Arī, ko Ingu cits arī spoguli ir. Ir jābrauc uz 30, un centrs. Tas ir pagrieziens uz centru, laikam pēc 800-700 metriem. Brauksim pāri pa šito tiltu. Principā tad jau laikam mēs arī būsim klāt centrā. Ko? Kaut kur te jābūt. Kaut kur šeit. Tā, ko mēs esam ieradušās pie Porta Nigra. Mocīšus atstājām netālu no velo piestātnes uz trotuāra. Oficiāli Inga pārbaudīja, kad nav atļauts tā darīt. Bet ja netraucē un ir plata ietve, tad uz to tiek pievērtas acis. Arī kāds krāsains autobusiņš. Kas tas pa paziņojumu kaut kāds baigi? Reku kā priekšā, jā. Bet jāpaklājas, vai var Jā. Can we buy tickets? Yeah. But can we buy card? Cash. Cash only, yeah?
Ok. Ir 20 papēs, jā? 20 euros, ja? Tātad katram pa 10. For... Jā, 20, viņš te... Man nav 20. Nē, rekas var iedot 20. 20 pa mums Jā. abām? Jā. Oh. For 2 persons? Ah, 10. Viens, 10, jā. Noch 10. Ah, vēl 10 vajag. 15. Tā. Mēs tā kā privāti. Nu jā, ties autobuss jau par Rīgas skatos arī brauc jau viņš pustukšikas. Bet viņš jau redzēs Pa visām vietām. Te man vēl nav iespraustī austiņa. Bet mēs sākam braukt. Sākam braukt. Un tūlīt piestiķēsim austiņas un atradīsim jau kādā valodā te var. Oh. Kas tev ir apmocīši? Jā. Nu, vēl neviena nav rēķins, vēl nav uzlikts. Jau paskaties, Ingu, tu redzi, kāda mašīna aizbrauc tur? Redzi? Labi, mašīna, jo es domāju, Mašīna? Nē, Karija, mašīna tā ir reāli. Mašīna ar numuru ritīgi. Ļoti interesanti. Pretty good in the brakes, isn't it? Kurš tad kuram dod ceļu? 12 o'clock. Nezinu, tad tas ir taksists. Viņš acīm redzot zina, kur viņš var uzbraukt. So that'll be good to go on tomorrow. Huh? That'll be good to go on tomorrow. Yeah. Just takes to go to Šitas 12. tilts, par ko mēs braucām pāri, reku arī kuģītis var. Var ar kuģīti izbraukt. Baski, pasiolāk tev runā? English. Jā. This is a Viking Šis tours, they come to here. pirmatnējais zvejnieku ciematiņš pirms 200 gadiem. Šeit gan nedzīvo vairāk zvejnieki. Godīgi sakot, pilnīgi, šitas taču kaut kāds ir tikai gājējiem. Pilnīgi neticās, ka te var Low ones, no. ar autobusu. Redzi, velosipēdiem un gājējiem. Tas ir fantastiski. Viņš neaizķers to. Grib, ka viņš te nebrauc pirmo reizi. Yeah. Reku te jau ir pirmā pietura laikam. Parken. Nē. UNESCO valsts mantojuma tilts. Arkas ir apmēram 300 gadus vecas. Too late. So you take it. Braucam kalnā augšā. Spogulis te ir. Sapiņķiņčiks. Jā, viņam būtu bišķi jāpamācās braukt. Līgamā. Petrisbergas skatu punkts. Nākamā pietura. Yeah, okay.
lejā pa šito serpentīniņu. Šitā izskatās pirmais stāvs. Braucam lejā pa serpentīniņu. Ieskāpsim tagad pie amfiteātra. Tas tāds šaurāks bija līkumiņš, tas jau plašāks. Brauc atpakaļ. Nē, viņš brauc uz mājas. Tā, izkāpām pie amfiteātra. Nopirkām biļetītes pa 6 eiro amfiteātrī. Un varam iet iekšā. Un uz labierīcībām arī var aiziet. Šita ir meitenītēm. Te ir invalīdiem. Tā, un te pašā viducītī ir kāpnes. Aindanga rakstīts, tā tad ieeja. Te kaut kāda gaismiņa iespīd. Tur ir restes. Te ir sēma. Un pa otrām kapnēm izejam atkal dienas gaismā. Nu, počēja tu mani? No, eiga čamma. Šeit ir informācija. Kas kam ir bijis? Šitas ir jāpaņem foto ir. Un te ir atkal gladiātoru veidi. Kādā veidā viņi cīnījās dažādas disciplīnas gladiātoru. Labšiem kāpsim augšā. Nu, lūk, te arī pilnā apjomā no augšas, no augstākajām skatītāju rindām. Man te ir izveidots ar mākslīgo intelektu. Kā tas bijis realitātē, kāds viņš izskatījies. Nu, apšiem kaut kādā bioloģisko produktu tirdziņā laikam. Mēs te ieturamies, nopirkām augļus, nocenotos 50%. Un pat pārdevēja pie kasas brīnījās, viņiem nocenoti. Kāpēc? Es nesaprotu. Tas kāpēc? Jā. Un tad mēs vēl dabūjām spinātu siera standziņu un tādām tumšās mīkos piciņu. Katrā. Ļoti garšīgi. Ich liebe Palmen. Ja, ich weiß nicht, ob hier
Ej, rubbish. Kas šitas bija? Apšiem tas, kas bija tas sarkanais, tā bija Konstantīna bazilika. Un, manuprāt, viņš stāstīja, ka viņa tur nedarbojās. Un pie tās bazilikas ir piebūvēta klāt Kurfirsta pils. Šitā ir. Un pilsētas dārs šobrīd. Ļoti interesantā strūklaka griežās, un viņi izveido tādu tā kā restīti tādu. Un te ir pilsētniekiem parks, kur viņi var sēdēt zālē. Liels 2 futbola laukumu lielumā un strūklaka pa vidu. Tur cilvēku atpūšās. Mēs iesim tālāk. Trīres ielās. Karoči izbraucam no Trīres, braucam atpakaļ uz savu māju. Ko veiksim uzpildīti. Iepirkāmies Nekto veikalā un braucam tagad tālāk. Vajag jau kāju pacelt, ka sāk braukt.
tā, lai gan Trīre no mūsu mītnes vietas atrodas vien nepilnus 40 km un no rīta izbraucām laicīgi, tomēr tagad diena jau sliecas uz vakara pusi. Trīrē ar kuģīti pa Mozeli tomēr neizbraucām. To izdarīsim nākamreiz, jo tāda noteikti būs. Bet diena ir pavadīta bagātīgi. Vairāki riņķi ar hop-on, hop-off autobusu un pamatīga pastaiga kājām pa pilsētu. Diezgan daudz laika mums aizņēma pārģērbšanās no moča uz ielas drēbēm un otrādi. Tas viens no šādas ceļošanas mīnusiņiem, bet pārējie gan tikai plusi. Atgriežoties, jāveic vēl mocīšu neliela tehniskā apkopīte un neesam vēl atmetušas arī cerības izpeldēties Mozelē. Labi, jāiemūžina šitas pagaidām vēsturiskais brīdis. Atradām kaut kādu tā kā piestātu un privāta viņa ir, kur es pamērcēju kājas Mozelē. Tas arī viss, jo te ir apakšā ūdens zāles. Tā kā, nereāli neviens te nepaldās. Tā, kur Inga ir atradusi lielisku vietu, kur pasauļoties. 9:00 vakarā pie Mozeles 30. maijā. Skaisti, vai ne? Kur lai paldi? Tupī, jā. Staigā suņiem. Vēl te varētu ar vīnu padzēt, bet jau ir nāvīgāk saule un karsts. Sēž un tupī. Señoras, guitarras, cancerenas, pues pudeles Mozeles vi.